Mani pacienāja ar gotiņas konfektēm. Garšīgi, bet man par saldu. Taču ar tēju labi garšo. Mani pārsteidza tas, ka tradicionāli brūnās gotiņas vietā šī bija melnā krāsā, gan pati konfekte, gan ietvars un uzzīmēta kaņepīte. Kaut gan, ja runājot par asociācijām, varētu šķist, ka tas ir kaut kas cits, piemēram, marihuāna. Taču, kas mani vēl priecē, tas, ka konfektītes ietvarā ir tautas dziesmiņa. Un, kā zināms, tautas dziesma ir Latvijas nacionālā kultūra. Dieva gara es uzaugu robežnieka līgaviņa, kā kaņepīte locījos uz robežas stāvēdama. Skaisti, taču melnā gotiņa atgādina kādu citu stāstu, atgriežoties sarunā par kaņepīti. Piemēram, vai atceries gadījumu vēlēšanu laikā, kad kādai politiskajai kandidātei nepatika saldējums Velnītes. Rasisms tas esot, bet īstenībā tā bija politiskā kampaņa, kuru iesāka melnas ādas krāsas cilvēks dzīvojošs Latvijā, kuru it kā sauca Džordžs Stīvs, un līdzskrējēja Ingrīda Ābene. Jā, kādā absurdā mēs varam nonākt, noliedzot melno krāsu un Latvijas nacionālo ogu upene. Jā, varbūt frāzi melns kā nakts arī nolieksim. Jā, varbūt kāds nezinošs varētu nodomāt, ka konfektē gotiņa ir nevis kaņepīte, bet, teiksim, marihuāna. Runa ir par kādu skanīgu notikumu Latvijā, kad kāda sieviete pie mājas izaudzēja lielas kaņepes. Un kāds skaudzis tā vietā, lai paprasītu tik labu sēklu un iestādīt arī pie savas mājas, nodeva sievieti policijai. Jā, atbrauca policija, izrāva visas kaņepes ar saknēm, salika maisos iekšā un prom uz ekspertīzi. Noteikti vajadzēja izravēt visas kaņepes. Ar vienu ekspertīzei nepietika, nē. Sievietei toreiz bija jāmaksā sods. Taču sieviete bija gudra un iesniedza prasību tiesā. Viņa uzvarēja tiesu un atguva taisnību. Tas liecina par to, kāds rops ir mūsu latviešu nacionālā pašapziņā, jo dažkārt nezinām, ka kaņepe ir Latvijas sens kultūra augs. Kaut arī kaņepe un marihuāna ir vienas sugas, taču ir atšķirības. Kaņepe atšķirībā no marihuānas nav psihoaktīva un nav apreibinoša efekta. To izmanto būvniecībā, tekstilu rūpniecībā, pārtikā un kosmētikā, un mēs arī dzeram dažkārt tēju. Kaņepē proteīns ir omega-3 un omega-6 augstskābju un pilnvērtīgs olbaltumvielu avots. Austs audums no kaņepēm ir izturīgāks par kokvilnu. Kaņepei praktiski nav negatīvu blakus parādību. Latvijā kādreiz vāca parakstus par marihuānu, lai to legalizētu Latvijā. Taču kaut mēs varam atrunāt, ka marihuāna ir izmantojama medicīnā, taču marihuāna neizdziedina no smagām slimībām. Marihuānas radītais posts un riski rada nopietnus kaitējumus, ietekmē smadzeņu darbību,
psihiskās veselības riski, atkarība un sociālie riski. Lūk, cilvēks meklē dziedināšanas avotu. Taču, kad mēs aizmirstam par nacionālām vērtībām, latviešu tradīcijām, kuras māca sadzīvot ar dabu, izmantot dabas veltes, mēs tomēr esam zaudētāji, ja meklējam jauninājumus, noliedzot tradicionālās vērtības, noliedzam patiesību, nomainam ar māņiem. Tās nevis sniedz progresu, bet demonizē un degradē, piemēram, melnās krāsas noliekšana, iekļaujot to progresīvās programmas ietvaros. Secinājums ir vienkāršs. Uzēst gotiņu ar kaņepēm, atzert kaņepju tēju, izlasīt tautas dziesmu un aizlūgt to kungu.